Sveiki! Ja kādam vēl ir jautājums par to, kā tieši darbojas Latvijas valsts amatos un arī tā saucamajā Latvijas sabiedriskajā mēdījā salīdušie Latvijas valsts, Latvijas tautas, Latvijas cilvēku ienaidnieki, es jums to īsi pastāstīšu. Tātad ir progresīvo izniraļu sarkanās sērgas kontrolētā kultūras ministrija. Šīs kultūras ministrijas valsts sekretāras dēlēns ir apprecējis kādu Latvijas sabiedriskās televīzijas žogvāveri, kuras vārdu es īsti neatceros. Šī žogvāvere, acīm redzami pildot pasūtījumu, uztaisa sižetu par to, kā iespējams Ogres muzejs un pasūtījuma objekts Ogres domas priekšstādātājs Egils Helmanis esot iespējams pārkāpuši, tikai nesmējieties, Ženēvas konvenciju, jo izstādījuši muzeja ekspozīcijā iespējams nogalināta Krievijas armijas pārstāvja uniformu. Varētu domāt, kas tur liels? Latvijas sabiedriskā televīzija vienkārši izpilda savu kārtējo pasūtījumu. Bet ir gan liels, ir acīm redzams, ka šis nav vienkārši kaut kāds iekšējs pasūtījums. Šie te progresīvo sarkanās sērgas un Latvijas sabiedriskā mēdīja pārstāvi acīm redzami darbojas roku rokā ar saviem kolēģiem Krievijā. Kolēģiem Krievijā acīm redzami kā ēst bija vajadzīgs šāds sižets, lai šodien, aizvakar šodien pārpludinātu visādus Krievijas propagandas kanālus ar vienu un to pašu vēstījumu, kas tā vai citādi balstās uz Latvijas sabiedriskās televīzijas sižetu par iespējams pārkāpto Ženēvas konvenciju, un visi šie Krievijas propagandas kanāli, acīm redzami atsaucoties uz šo te Latvijas sabiedriskās televīzijas sižetu, kur jūs, stūbie nodokļu maksātāji, esat apmaksājuši no savas nodokļu naudas. Tātad šie Krievijas propagandas kanāli var tagad aizgūtnēm brēkt par naciķiem, fašistiem, cilvēkēdājiem un tā tālāk, kas ir pārņēmuši Latviju. Kā jūs atceraties, tieši šādi paši iegansti bija vajadzīgi Krievijas propagandistiem pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Salieciet kopā 1 + 1 + 1. Sarkanā progresīvo sērga kultūras ministrijā. Šīs sērgas un vienotības vēža ietekme un pasūtījumi Latvijas televīzijā, sabiedriskajā. Latvijas sabiedriskās televīzijas pasūtījuma sižeti par Ogres muzeju šai gadījumā. Krievijas propagandisti, kuriem absolūti ir nepieciešams šāds te Latvijas sabiedriskās televīzijas sižets, lai pamatotu savu viedokli par naciķiem, kas ir pārņēmuši varu Latvijā. Krievijas tā saucamā ierobežotā militārā operācija Ukrainā sākās ar pamatojumu: Ukraina ir jādemilitarizē un jādenacificē. Latvijas sabiedriskās televīzijas propagandoni, slēptie Kremļa aģenti, pašlaik par jūsu nodokļu maksātāju naudu rada pamatu Krievijas propagandoniem pamatot Krievijas iebrukumu Latvijā. Tieši tik vienkārši. Tieši tik vienkārši.